Labdien vai labrīt! Esiet sveicināti šai skaistajā dienā, esiet sveicināti visi tie, kuri šeit Rīgas motoru muzejā, esiet sveicināti arī visi tie, kuri attālināti savos ekrānos, mums pievienojas un ir gatavi sekot līdzi šim skaistajam, jaukajam, nozīmīgajam notikumam, kuru nu jau mēs varam droši saukt par tradīciju. Jau 4. reizi tiks pasniegtas balvas labākajām pašvaldībām, drošākajām pašvaldībām, Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indeks. Tām pašvaldībām, kuras izpelnījušās augstāko novērtējumu un labākos rezultātus par to, kas paveikts pagājušajā 2024. gadā. Tātad šodien vispirms mēs pasniedzam balvas, apbalvojam labākos, un tad, tā kā grēks būtu neizmantot to iespēju, kad šeit vienkops ir sapulcējušies tik daudz cilvēku, kuriem tiešām patiesi rūpi, interesē un arī ir iespēja ietekmēt satiksmes drošību visā mūsu valstī, tad mums būs arī īsa paneļa diskusija pasākumu 2. stundā. Bet vispirms sāksim ar balvām un par ceļu satiksmes drošību pašvaldību novērtēšanas indeksu. Aicinu priekšā teikt dažus vārdus Latvijas Republikas satiksmes ministru Ati Švinku. Sagaidām ar aplausiem. Labdien, visi klātesošie. Ļoti liels prieks jūs visus šeit redzēt. Ja drīkst mazu atkāpi, minēja Ģirds, ka mēs esam motoru muzejā un arī nākot iekšā, tomēr šeit ir īpaša aura, īpaša sajūta un, man liekas, nozarei, un arī, ja mēs runājam par ceļu satiksmes drošību, ja mēs runājam par ceļiem, ja mēs runājam par transporta līdzekļiem, tā šī telpa tomēr ir simboliska, ir tomēr arī tāda sajūta, ka mēs ienākam, kad ir vērts arī tomēr iziet vienu otru līkumiņu vairāk, lai sajustu. Ko es gribētu teikt? Ir 4. gads, ir tradīcija, ka mēs esam šeit visi kopā un izvērtējam ceļu satiksmes drošības pašvaldību indeksu. Un man liekas, šī ir laba tradīcija, ir atskaites punkts, kur mēs varam paskatīties. Un vislielāko pateicību es gribētu teikt pašvaldībām, kas aktīvi piedalās un katru gadu jaunas pašvaldības iesaistās klāt, un gribu teikt par to paldies, jo tas ir vērtīgi. Mēs redzam šos izvērtējumus, mēs redzam šīs aptaujas, ko mēs pašai izpildam, un mēs varam salīdzināt viens otru, un mēs varam skatīties, kādi mēs izskatāmies. Mēs varam redzēt arī, kur nākamajā gadā mums ir kāda lieta, kur pielikt klāt. Un man liekas, tas ir tādi iesaistoši un motivējoši. Šeit nav labākie un sliktākie, protams, labākie būs mums, mēs labākos vienmēr novērtējam, bet vienmēr mēs zinām, ka var labāk. Un pēc datiem, ko es paskatījos, ir izvērtējums labs, ka ir pieaugums, ir uzlabojums. Un ja mēs skatāmies, cik satiksmes dalībnieki jūtās droši satiksmē, tie ir 36%, salīdzinot ar pagājušo gadu, 35, kad bija mazs, bet vienalga ir pieaugums. Un tā ir tendence. Pieaugums var būt ātrāks, var būt lēnāks, bet pieaugumam, uzlabojumam ir jābūt. Otrs izvērtējums bija, cik sabiedrība un ceļu satiksmes dalībnieki novērtē infrastruktūru. Un šeit arī šie paši 36%, bet kāpums ir krietni lielāks. Pagājušo gadu bija 24%. Un šeit mēs arī redzam, ka šīs iestrādnes ir nesušas rezultātu. Protams, man patīk vienmēr būt kritiskam, es vienmēr saku, ka būšu kritisks un pievērsīšu uzmanību, jo tas ir arī iemesls mums sapurināties un virzīties uz priekšu. Un tomēr, es gribu teikt, ir satiksmes dalībnieki, kuri jūtās visneaizsargātākie, un tie ir 23% ir novērtējuši šie velobraucēji un elektroskrējceļu lietotāji, kas jūtās tomēr apdraudēti, un mums būtu jāpievērš uzmanība. Un kā nozares atbildīgais ministrs varat teikt, ka mikromobilitātei mēs pievēršam uzmanību, un jūs zinat daudz pašvaldības. Es pats esmu braucis uz jaunu projektu atklāšanām un uzsākšanām, ka droša mikromobilitāte, kas ir veloceliņi, kas ir gājēji celiņi, ir ļoti svarīgi. Un ja vēl pirms kādiem gadiem reģionos daudz pašvaldības teica, priekš kam mums to darīt? Mums tas nav vajadzīgs. Galvenais, lai ir viens ceļš. Tad šobrīd ir citādāk. Mēs redzam, ka ceļu satiksmes dalībnieki ir daudz un dažādi. Un
ko es gribu teikt? Virziens un vīzija ir šī nulles vīzijas 2050. gadu, un tam mērķim ir jābūt. Mēs nedrīkstam atļauties bojāgājušos uz ceļiem un smagiem ievainojumiem. Un šis ir nulles vīzijas, šis mērķis, kad uz to mums ir jāvirzās. Un kopīgi valstī, pašvaldībām, cilvēkiem un sabiedrībai kopīgi tas jādara. Tas nav tikai valsts darbs, tas nav tikai pašvaldību darbs, tas nav arī tikai cilvēku darbs. Un šeit es gribu uzsvērt šo kopīgo sabiedrības izpratni, ceļu satiksmes kultūru, lai būtu velobraucējiem būtu cieņa un izpratne pret kājām gājējiem, autobraucējiem būtu cieņa pret velobraucējiem, mums būtu cieņa un izpratne pret sabiedrisko transporta lietotājiem. Un šī kultūras izpratne mums ir jāvirzās priekšu un jāattīsta. Un vienlaicīgi, man liekas, mums ir paiet šie soļi uz priekšu, un vienlaicīgi mums ir daudz ko darīt. Tā kā prieks man jūs visus redzēt, prieks būs apsveikt labākos, kam ir šogad bijuši patiešām šie labākie rezultāti, un skatāmies, salīdzinām, kā mēs varam vēl labāk darīt. Paldies! Paldies, ministra kungs! Tagad aicināsim šeit priekšā tās nozares pārstāvī, kura cenšas satikt tos, kuri mēģina to drošības indeksu sabojāt, un pavisam droši satiek tos, kuriem tas jau ir izdevies. Iekšlietu ministrijas darbs sadarbībā gan ar pašvaldības ministriju, gan ar satiksmes ministriju, gan ar pašvaldībām ir tas, kas ļoti lielā mērā ietekmē satiksmes drošību, un tādēļ Reinis Lasmans, iekšlietu ministra padomnieks. Jā, labdien, cienījamie klātesošie, un mums tiešām no iekšlietu ministrijas puses ir patiesas prieks, ka jau tiešām 4. gadu šis indeks ir un ka mēs visu kopā varam diskutēt un runāt, gan noteikti apbalvošanu, gan vēlāk paneļa diskusija, diskutēt un runāt kopīgi par drošības jautājumu uz ceļa. Un tas ir, diemžēl, iepriekšējais gads mums arī ir parādījis, ka tas ir bijis arī ar virkni negadījumu un arī ar letāliem iznākumiem. Un, ja mēs runājam par iemesliem, tad viens no tiem, protams, ko mēs varam konstatēt, ir ātruma pārsniegšana, un arī aptaujas parāda, ka Latvijas iedzīvotāji vairāk kā pusi atzīst, ka ārpus apdzīvotām vietām regulāri pārkāpja ātrumu. Tas mūs, diemžēl, pēc arī Eiropas statistikas parāda par vieniem no vislielākiem ātruma pārkāpējiem. Šeit mēs varam arī runāt par pārgalvīgiem lēmumiem, pārgalvīgu braukšanu. Tas, ko dara valsts policija, protams, mēs klātienē to uzraugam, patrulējam, un ir šīs fiziskās pārbaudes, kā jau tika minēts ievadā, sastopot tos, kas varbūt mazāk rūpējās par drošību. Katru gadu, igadēji iepriekšējos gadus tiek arī palielināts šo tehnisko līdzekļu skaits, bet tas, ko mēs varam teikt, mēs nevaram tikai ar uzraudzību vai tehniskiem līdzekļiem nodrošināt drošību, jo tas ir visas sabiedrības kopējas izglītošanas jautājums, un paldies liels Ceļu satiksmes drošības direkcijai, kas tiešām ar dažādām kampaņām, reizēm ļoti trāpīgām un reizēm ļoti tādām, teiksim tā, vai aizskarošām, vai teiksim tā, kas ļoti paliek atmiņā, ka tiešām notiek šīs izglītojošas kampaņas, jo tas ir tiešām mūsu visas sabiedrības izglītības jautājums. Arī drošības jostu lietošana, kā mēs pagājušā gadā esam pieredzējuši, īpaši, ja pārvadājam jauniešus, ir aktuāls jautājums. Patiesi prieks tiešām par šo iniciatīvu, jo kādēļ arī mūsu ministrijai šis ir aktuāls, šis tiešām ir kopējs darbs starp satiksmes ministriju, Ceļu satiksmes drošības direkciju, iekšlietu ministriju un visiem jums šeit klātesošiem pašvaldībām, kas ir šeit gan klātienē, gan attālināti, jo tikai kopīgs darbs, un arī šeit ir nevaldības organizācijas, dažādas interešu organizācijas, tikai kopīgs darbs mums var veicināt to, lai, kā jau tika iepriekš minēts, gan gājējs, gan māmiņa ar bērnu ratiņiem, gan cilvēki, kas pārvietojās ratiņkrēslos ar riteņbraucēju un autobusos un mašīnās, lai mēs ikvienā transportā justos droši. Tas ir tiešām mūsu kopīgs darbs un cerams, ka jūs
gan ar dažādām iniciatīvām, kuras jūs kā pašvaldības esat ieviesuši. Paldies tiešām jums par to. Jūs padarat mūsu sabiedrību drošāku, un to arī parāda statistika, un tiešām paldies jums liels par to, un novēlu arī turpmāk diskusijā vērtīgu viedokļu apmaiņu par to, kā mēs varam būt gan vēl drošāki, gan vēl sabiedrībā iekļaujošāki. Jā, paldies! Paldies! Kā jau ministra kungs minēja, tad virzība uz mērķi, progress un tā izaugsme ir būtiska, un tas visu mūsu kopīgais mērķis ir šis Vision Zero, bet kā mēs uz to virzāmies, kā izskatās satiksmes drošība, negadījumu statistika visā valstī kopumā, aicinu priekšā Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētāju Aivaru Ksēnoku. Labdien, cienījamie klātsošie! Man tiešām paties prieks šo pasākumu atkal uzņemt CSDD Rīgas motoru muzejā. Jāsaka, jau otro gadu mēs strādājam pie projekta, mēs pētam smagos ceļu satiksmes negadījumus, izbraucot uz šo negadījumu vietām, kur gājuši bojā cilvēki vai ļoti smagi cietuši, un es ļoti operatīvi saņemu šo informāciju, un tas patiešām ir ļoti smagi redzēt viss šīs traģēdijas, šos smagos pārdzīvojumus, šīs sāpes, un to droši vien nekādi skaitļi nevar pateikt, nevar raksturot. Bet ir tā, ka tomēr šie skaitļi, šī statistika ir nepieciešama, lai mēs varētu salīdzināt, lai mēs varētu vērtēt un pamatojoties uz to arī pieņemt atbilstošus lēmumus, kā labāk rīkoties tālāk. Ja par statistiku, tad droši vien to vislabāk ir skatīties tādā salīdzinošā veidā. Un pirmais salīdzinājums droši vien ir tas, kur mēs, kā valsts, kur Latvija atrodas Eiropas mērogā. Diemžēl šeit mums joprojām nav īpaši par ko priecāties, jo Latvijā pagājušajā gadā bija šis skaitlis 63 cilvēki uz miljonu bojā gājušie. Un, ja, piemēram, mēs salīdzinām, Norvēģijā tie ir 16 cilvēki vai Zviedrijā 20 cilvēki. Pat mūsu kaimiņiem Lietuvā 42 un Igaunijā 50 cilvēku uz miljonus iedzīvotājiem. Kopumā Eiropas Savienībā vidēji 45 cilvēki. Diemžēl mēs esam pēdējā pieciniekā Eiropas Savienībā. Otrs veids, kā salīdzināt. Mēs droši vien varam salīdzināt paši ar sevi, kā mēs virzamies laika gaitā. Jūs jau noteikti ziniet, ka mēs strādājam pēc ceļu satiksmes drošības plāna 21. un 27. gadam, un šajā plānā ir paredzēts samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu šajā laika posmā par 35%. Un 21. gadā bija 148 bojā gājušie Latvijā. Pagājušā gadā 112. Un bija patiešām patīkami, ja mēs skatāmies šo lineāro samazinājumu, tad mēs bijām uz šīs līknes un virzījāmies pēc šī plāna. Un arī šogad mums bija ļoti labi rādītāji līdz pat jūlijam. Bija vismazākais bojā gājušo skaits Latvijas vēsturē, bet, diemžēl, augusts izrādījās ļoti traģisks ar 19 bojā gājušiem. Un šobrīd mums jau ir 81 bojā gājušies. Uz šo brīdi pagājušā gadā šajā laikā bija par 5 bojā gājušiem cilvēkiem mazāk, kas ir ļoti nepatīkami. Un arī smagi ievainoto skaits ir pieaudzis šogad. Un trešais veids, kā salīdzināt, droši vien mēs varam salīdzināt, kā mūsu valsts iekšēnē. Un tas varbūt arī ir šodienas galvenais uzdevums un mērķis, kā tad mūsu novados, kā mūsu reģionos ir ar satiksmes drošību. Jāsaka, šeit skaitļi ir uz 1. septembri, kad mēs to varam salīdzināt. Un mums ir 5 pilsētas un 7 novadi, kuros šogad nav gājis bojā neviens cilvēks. Tātad, pilsētas varētu minēt Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzeknē ļoti patīkami, ka pēdējo 5 gadu laikā no 21. gada vispār ir tikai viens bojā gājušais. Un arī viens novads ir, kurā ir tikai viens bojā gājušais šajos gados, tas ir Varakļānu novads. Mūsu sliktākajos novados šajā
jomā ir apmēram 4, 5, 6 bojā gājušie jau šajā gadā. Rīgā 12, bet Rīga, protams, mums ir grūti salīdzināt ar pārējām pašvaldībām. Kāpēc tad notiek šie smagie ceļu satiksmes negadījumi? Es jau pieminēju CSDD šo smago negadījumu izpētes projektu. Mēs par to ziņojām arī ceļu satiksmes drošības padomē šī gada sākumā. Tātad pagājušā gadā mēs izpētījām, izbraucot uz šo negadījumu vietām, 69 negadījumus, pie tam nevis vienkārši, lai noskaidrotu, kas tur bija vainīgs, bet lai izpētītu visus apstākļus, kas sekmēja, kas veicināja šos te negadījumus, kas jādara, lai tādi nenotiktu. Un mēs minējām, varbūt pat vienā negadījumā vairākus iemeslus. Un tie lielākie rādītāji šo negadījumu iemesliem, protams, bija ātrums. 22 gadījumos alkohols, 21 gadījumā riskanta apdzīšana, 12 gadījumos bieži cilvēki vaino infrastruktūru. Nu, šeit varēja atzīt, ka 13 gadījumos varbūt arī infrastruktūra bija kaut kādā mērā pie vainas. Un jāsaka, par šo riskantu apdzīšanu, tieši šis arī bija iemesls, kāpēc mēs šogad un šobrīd veicām šo te kampaņu pret bīstamo apdzīšanu. Pagājušā gada beigas un šī gada sākums iezīmējās ar tādu vēl vienu ļoti nepatīgamu tendenci. Tumšā laikā, un tas ir tumšākais laiks mūsu valstī, decembris, janvāris, ļoti daudz bojā gājēji. Tumsā, neredzami, un tāpēc arī mūsu nākamā kampaņa, ko mēs šogad gatavojam, ir tieši vērst uz to gan autovadītājiem, gan gājējiem saprast, ka viņi ir jāredz, ka viņus neredz un ka tas, diemžēl, nes nāvi. Šogad ir vēl viena tāda nepatīkama tendence, vērtējot šos negadījumus. Daudzi neapzinīgi vadītāji un tieši reģionos mēģina visādos veidos izvairīties no kontrolas un atbildības un brauc ar nereģistrētiem spēkratiem. Uzkabina kaut kādus ārzvalsts numurus vai kādus kaut kur agrāk bijušus numurus un tādējādi jūtas nekontrolēti. Varbūt arī gribētu aicināt visas pašvaldības, varbūt runājot ar savām vietējām kontrolas institūcijām, pašvaldības policiju, ar policijas darbu jūsu reģionā, pārunāt šos jautājumus, jo tur tiešām nav cita līdzekļa, kā šī te pastiprināta policijas uzraudzība. Jā, es gribēju nobeidzot tiešām pateikt lielu paldies visām pašvaldībām par to lielo ieguldījumu, ko jūs dariet. Mums jāstrādā kopā, gan no valsts centrālās varas puses, gan jums uz vietas jāstrādā koordinēti, lai tiešām cilvēki neiet bojā. Liels paldies jums par jūsu ieguldījumu. Paldies! Nu, un vēl pirms sākam dalīt balvas, noskaidrosim, kā tad pašvaldības tika vērtētas, kas tika ņemts vērā, kas bija būtiskākie parametri, cik liels svars katram no tiem, kā mēs uzzinājām labākos. Un to izstāstīt aicinu Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta vecāko referenti Elīnu Sauli. Sagaidām ar aplausiem. Labdien, godātais ministri, cienījamie pašvaldību pārstāvi un kolēģi. Ir patiesas prieks šodien būt kopā ar jums, gan ar jau pazīstamām sejām, gan jaunpienācējiem šī gada laureātu vidū. Jāsaka, ka šis konkurss nav tikai par rezultātiem. Tas ir par attieksmi, par upēm, par vēlmi radīt drošāku vidi mums visiem. Jo ir jāatcerās, ka mēs visi esam ceļu satiksmes dalībnieki. Neatkarīgi no tā, vai mēs pārvietojamies ar kājām, ar velosipēdu vai ar automašīnu, ceļu satiksmes drošība ir mūsu visu kopīga atbildība. Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indeks ir iespēja atskatīties uz paveikto, sagatavoties nākamajiem darbiem, smelties idejas no citām pašvaldībām un savstarpēji sadarboties ceļu satiksmes drošības uzlabošanā. Jo dienas beigās mūsu galvenais uzdevums ir sveikiem un veseliem nokļūt tur, kur mūs gaida mājās. Šis konkurss ir ar mērķi izcelt labās prakses piemērus, veicināt izpratni, praktisku rīcību ceļu satiksmes drošības jomā. Un pašvaldības tika vērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Viens no tiem bija statistikas datu analīze, kur tika analizēta ceļu satiksmes negadījumu. Katram negadījumu veidām piešķirot konkrētu punktu skaitu. Papildus jāpiebilst, ka
punktu skaita ietekmē arī pašvaldībās dzīvojošo skaits. Tātad faktors, ka mazākā pašvaldībā ir mazāk ceļu satiksmes negadījumu, arī tiek ņemts vērā. Otrs kritērijs, ko jau ministra kungs pieminēja, ir iedzīvotāju aptauja. Un iedzīvotājiem tika jautāts, cik droši viņi jūtās savā pašvaldībā, kāda ir viņa pārvietošanās paradumi, kāda ir viņa attieksme pret ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un kā pašvaldība ar viņiem komunicē par šo jautājumu. Ja statistikas analīze bija 60% no kopvērtējuma, tad iedzīvotāju aptauja bija 25%. Un jauns šogad kritērijs bija mikromobilitātes infrastruktūras pašnovērtējums, kurā pašvaldībā mēs lūdzām sniegt informāciju, vai un kādi uzlabojumi iepriekšējā gadā tika veikti vai pabeigti attiecībā uz ceļu satiksmes drošību, īpaši akcentējot tos, kas vērsti uz mazaizsargātāko ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Papildus arī, vai pilsētā un novadā tiek vērtēti ceļu satiksmes negadījumi, vai tie tiek analizēti, vai ir sistemātiska pieeja to samazināšanai, arī kādi plāni šogad un nākamajā gadā ir plānoti pašvaldībā attiecībā tieši uz mikromobilitāti. Aktīvākās pašvaldības ir pelnījušas uzslavas. Paldies! Savukārt tām pašvaldībām, kas neuzskatīja par vajadzīgu piedalīties, es vēlos piebilst, ka šī aktivitāte nav tikai formāla. Tā ir iespēja pašvaldībai parādīt savu darbu, savu attieksmi pret ceļu satiksmes drošību. Tāpēc es aicinu nākamgad visām iesaistīties, jo drošība sāks ar iesaisti. Un nemaz nerunājot par to, ka šitas te kritērijas sastādīja 15% no kopvērtējuma, līdz ar to var būt izšķirošs rezultātu uzlabošanā. Vēl viens kritērijs, kas tika atsevišķi vērtēts, tāpat kā iepriekš arī šogad, bija piekļūstamība pašvaldībās. Pašvaldības aizpildīja anketu saistībā ar gājēju pārēju aprīkojumu, ar luksuforu aprīkojumu, ietvēm, apgaismojumu. Un šo kritēriju vērtēja un arī īpašo balvu pasniegs organizācijas Ustento. Nobeigumā vēlos teikt, ka šogad mēs redzam gan pārsteigums, gan stabils vērtības. Dažas pašvaldības ir saglabājušas savas pozīcijas, kas nozīmē, ka ir redzams sistemātisks darbs un jūsu ieguldījums ir novērtēts. Aicinu visus neapstāties pie sasniegtā, runāt ar sabiedrību, pašiem rādīt piemēru, būt atbildīgiem ceļu satiksmē un turpināt šo darbu un tiksimies nākamgad. Paldies! Tad tas brīdis ir klāt. Apbalvosim labākos. Mēs sāksim ar labākajām pilsētām. Kā jau minēju, būs arī balva par piekļūstamību. Būs balvas labākajiem novadiem. Un pirms mēs aicinām priekšā saņemt balvu, vispirms noskatīsimies kādu īsu video par pašvaldību, kur ir izcīnījusi 3. vietu pilsētu kategorijā. 2024. gadā mēs pabeidzām 2 grantēto ielu asfaltēšanu. Tās ir tādas nosacīti maģistrālās ielas šajos te iekškvartālos, un viņas ir ļoti svarīgas iedzīvotāju pārvietošanas ziņā. Un arī šajās ielās tika izveidotas gan stāvvietas, gan domāts par veloceliņiem, kā arī domāts par drošību. Tas ir par paceltajiem krustojumiem un dažādiem citiem tehniskiem risinājumiem, lai uzlabotu satiksmes drošību. Tad vēl viens no nozīmīgiem objektiem ir šis te veloceliņš, kas savieno tālāk jau ar Dienvidu Kurzemi, un ar viņu ir iespējams aizbraukt līdz Bernātiem. Manuprāt, viens no visgaidītākajiem bija Liepājas Bernāta celiņš, ko daudz aktīvisti gaidīja. Viens no labākajiem uzlabojumiem noteikti arī ir pilsētas centra atjaunošana, kur ir paplašināts un foršāks iespējas gājējiem, kā arī uzlabot ceļu satiksmi autobraucējiem. Arī riteņbraucējiem ir daudz vieglāk pārvietoties, kā arī ir izvietots daudz papildus gājēju pārējas. 2024. gadā veicām kārtējās investīcijas ceļu drošības tādos tehniskajos risinājumos.
Tās ir gan neregulējumās gājējas pārējas pārbūve par regulējumu, tad ir 2 jaunas gājēju pārējas, ir arī vairāk ātrumvaļņi un dažādi citi veidi, kā uzlabot un samazināt dažās vietās satiksmes ātrumu. Salīdzinājumā ar citām pilsētām es Liepājā jūtos pilnībā droši un jā. Lai pasniegtu balvu, aicinu Švinkas kungu un Lasmaņa kungu priekšā. Liepāja tātad ir tālu no Rīgas, to mēs visi zinām, un Liepājas pārstāvji kavē. Mēs viņiem stingri piekodinājām nepārsniegt ātrumu, tādēļ būs kādu brīdi viņi jāpagaida, bet mēs turpinām ar vispirms aplausiem Liepājai par šo izcīnīto 3. vietu. Un turpinām ar 2. vietas ieguvējiem. Tik līdz liepainieki būs klātā, tie, kur mums seko līdz attālināti, arī liepainieki tiks pie balvas. Bet 2. vietā, 2. drošākā pilsēta pašvaldību satiksmes drošības novērtēšanas indeksā. Arī to mēs uzzināsim no video. Pagājušajā gada laikā mēs pabeidzām Rīgas ielas projektu, Valērijas Sēles ielas projektu, tādas lielākas magistrāles, kas nebija rekonstruētas līdz šim. Un sākām strādāt jau ar esošo pilsētas infrastruktūru, lai uzlabotu kaut kādus tādus nelielus posmiņus, salāgot teritoriju un lai nodrošinātu tādu drošāku iedzīvotāju vidi. Pilsētā ir ļoti aktīvi pilsētnieki. Mums darbojas arī Facebook grupā, kas sauc Sakārtosim Rēzekni. Cilvēki aktīvi fiksē kaut kādas nepilnības, un mēs aktīvi sākam strādāt tieši ar šiem maziem darbiem, kaut kur salabot ietvi, apgriezt krūmus, lai redzamas ceļa zīmes, vai atjaunot marķējumu, vai uzlikt ceļa zīmes. Un šogad 1. gadu sākām strādāt ar līdzdalības budžetu, un viena no projekta idejām bija vērsta tieši uz satiksmes drošību, un aktīvistu grupā piedāvāja uzstādīt sfēriskos spoguļus vairākās vietās. Mūsu pilsētā, cik es staigāju kājām, visur ir labi nobraukumi no trotuāriem, un praktiski pie visiem veikaliem ir tādas uzbraucamās vietas sagatavotas. Tādēļ, teiksim, ar bērnu ratiņiem, kad brauc, arī ir ērti. Nav jāceļ, ne jāsaspringts ļoti daudz. Šī ziņā man liekas, ka pie mums ir viss labi. Man patīk tas, ka pie skolām ir uzstādīta ātrumvaļņa, jeb guļošie policisti, un tas liek autovadītājiem pie skolām samazināt ātrumu. Kopumā man šķiet, ka ceļu satiksmes drošība Rēzeknē ir uzlabojusies. Rēzekne, 2. vieta pilsētu kategorijā. Daži vārdi. Jā, paldies. Manuprāt, ka mēs arī pagājušajā gadā ieguvām 2. vietu un tiešām mēģinam stabili iet šo ceļu un uzlabot satiksmes drošību pilsētā, un daudz tiek plānots un strādāts arī ar mikromobilitātes jautājumiem, un mēs aktīvi darbojamies arī starptautiskos projektos, kur mēs pētam citu valstu un pilsētu pieredzi un mēģinam arī ieviest pasākumus tieši mikromobilitātes jomā arī mūsu pilsētā. Tad cerēsim arī nākošu gadu būt šeit klāt, un tiešām patiesas prieks un gods būt šeit. Paldies! Paldies! Rēzeknei vēl viens solis līdz uzvarai, bet mums savukārt laiks noskaidrot drošāko pilsētu satiksmes drošības pašvaldību novērtējuma indeksā, un pilsētu kategorijā uzvarētāja ir. Šajā gadā mēs esam faktiski diezgan arī realizējuši vairākus tādus vērienīgus projektus, ja, un realizējuši
veloceliņu būvniecību, pagarinot kopējo veloceliņu garumu par 3 kilometriem. Protams, arī ne tikai būvējam, bet arī uzturam esošo infrastruktūru un faktiski pilnveidojam tādas vietas pilsētā kā apmalīšu pazemināšana, ja, ielu šķērsojuma vietās. Tiek uzstādīti arī speciālie tādi taktīlie bruģakmens segumi, faktiski ar tādām pumpiņām bruģīts, kur cilvēks uzkāpjot virsū jau izjūt to, ka viņš atrodas jau pie pašas ielas, jau pie brauktūs. Šobrīd arī notiek ļoti vērienīgi būvdarbi Dzintara ielā, Vēncas tilta apļos. Vienmēr tiek skatīts, ja tiek uzstādīti nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi pietiekamā daudzumā, gan ceļa zīmes, gan satiksmes dažādas brauktu norobežojušas barjeras, gan gājēju barjeras, ātrumvaļņi, pacelti segumi, izbūvēts zebras gājēju pārējas, dažādi spoguļi un tā tālāk. Par Vēncas pilis var teikt tikai to labāko. Man jau liekas, ka mēs esam baigi pirmrindnieki. Atšķirībā no citām pilsētām, jo te ir pakārtots viss, lai cilvēkam būtu maksimāli ērti. Pie mums Ventspilī katru gadu notiek kaut kas jauns. Tagad ir pakāpeniski, nolaiž līdz nulles līmenī visas pilsētas krustojumus apmales. Tas ir ļoti svarīgi ratiņkrēsla lietotājiem. Šķērsot ielu, lai nekavēties tieši kustības joslā. Jo vienmēr ir ļoti grūti, īpaši ar elektriskiem ratiņkrēsliem, saprast to leņķi, kuru tev jāsaņemt, lai varētu uzbraukt uz gājēju daļu. Pie mums ir ļoti ērta infrastruktūra. Cilvēkiem, kuriem nav traucami, un gan cilvēkiem, kuri ir kustības traucami. Ventspils, valsts pilsēta, drošākā pilsēta ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtējuma indeksā. Var to balvu nolikt uz muces. Jā, es gribēju pateikt, protams, lielu paldies mūsu pilsētas Ventspils iedzīvotājiem, jo Ventspils iedzīvotāji ir tieši tie, tas spoguls, kas parāda to, ka pilsētā mēs esam droši, cik viņi paši droši jūtās un kāda ir pilsētas infrastruktūra. Es, protams, gribēju pateikt arī lielu paldies satiksmes ministrijai, kur palīdz ar finansējumu, gan pilsētas ielu uzturēšanai, gan būvniecībai, un arī policijai. Jo pilsētas iedzīvotāji, redzot policiju uz ielām, ir ne tikai droši, bet arī apzinīgi. Paldies! Paldies! Paldies, kungi! Vēl kopīgs foto. Paldies! Pārējām pilsētām savukārt jācenšas Ventspili noķert, apdzīt un pārspēt. Paldies, ministra kungs! Paldies, Lasmaņa kungs! Mēs turpinām ar apbalvojumiem īpašā kategorijā, un tā jau tika pieminēta piekļūstamības indeks vai balva par labāko pašvaldību tieši piekļūstamības ziņā šajā satiksmes organizācijā, un pasniegt šo balvu aicinu šeit priekšā organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāju Guntu Anču. Mēs sagatavojam mikrofonu Ančas kundzei un tūdaļ varēsim turpināt. Labdien! Labdien! Vai vēlēsieties izstāstīt, kā jūs vērtējāt labākās pašvaldības?
Jā, paldies visiem. Un paldies īpaši tiem, kuri iesniedza savu vērtējumu par savu pašvaldību. Jo, kā jūs saprotat, tāds pašvērtējums, tas ir ļoti, latviski runājot, trikī. No vienas puses tik ļoti gribas, lai es esmu labākais, bet no otras puses man iedzīvotāji tie cilvēki, kuri tur dzīvo, tie jau redz. Vai tu patiešām esi labākais, bet tu tomēr neesi tik labs, kā tu gribētu sevi parādīt. Man šķita ļoti interesanti, ka šodien, salīdzinājumā pagājušo gadu, kad mēs tikai sākām runāt par piekļūstamības balvu, ceļu indeksa video filmās parādījās arī piekļūstamība. Un tas man šķita tik svarīgi un tik nozīmīgi, ka mēs nerunājam par piekļūstamību kā par kaut ko ļoti atsevišķu, kā mēs šodien to darām, bet kā par lielu kopēju drošības darbu. Un kā mēs vērtējām, protams, mēs vērtējām infrastruktūru. Mēs vērtējām, cik viegli vai grūti ir pāriet pāri ielai. Mēs vērtējām, cik viegli vai grūti ir dzirdēt, kāda gaisma deg. Mēs vērtējam, kā cilvēks, kas neredz, var saskatīt, kur tad ir gājēji pārēja vai nav gājēji pārējas. Un šajā vērtējumā mums ir uzvarētāji. Par vienlīdzību, par vienlīdzīgu piekļuvi visiem satiksmes infrastruktūrai mēs runāsim arī diskusiju sadaļā, bet šajā kategorijā uzvarētāji ir Ventspils valsts pilsēta. Jā. Paldies jums. Prieks bija redzēt video. Paldies. Un šajā gadījumā mēs pat īsti nevaram otro, trešo vietu izšķirt, bet mēs varam teikt, ka turpat aiz Ventspils seko Liepājas valsts pilsēta, kuri joprojām ir ceļā. Jā, ok. Mēs varam viņus sveikt ar aplausiem. Un Jelgava. Paldies. Paldies jums. Mēs turpinām pašvaldību apbalvošanu ar drošākajiem novadiem. Novadu kategorija. Un arī šeit sāksim ar kino. Mums Jelgavas novada pašvaldībā ir realizēti 11 tehniskie projekti un izbūvēti aptuveni 25 km ceļu posma garums. Un svarīgi ir tas, ka no šiem 25 km mums ir arī izveidoti 2 gājēju velo celiņi, viens Platonas pagastā un otrs Ozolnieku pagastā. Izbūvējot arī šos gājēju velo celiņus, protams, mēs ļoti, kā teikt, pieskaramies iedzīvotāju drošībai, meklējam labākos, tehniskākos risinājumus, lai uzlabotu gājēju drošību. Tas ir ielu apgaismojumu, mēģinām maksimāli pieslēgt klāt esošajiem posmiem. Kopā Latvijas valsts ceļiem un ar citām pašvaldībām skatāmies labākos tehniskos risinājumus saistībā ar tehnisko līdzekļu pielietojumu iedzīvotāju drošības uzlabošanai. Pēdējos gados lielākie ieguvumi, kurus es kā iedzīvotājs, kā 3 bērnu mamma esmu ieguvusi, ir šie gājceliņi, kuram mēs tepat blakus stāvam. Es esmu pamanījis arī kā riteņbraucējs un arī kā šoferis, kā uz krustojumiem, kuri nav labi pārredzami, ir izvietoti spoguļi, kā arī lielais aplis, krustojuma aplis, kas ir netālu no Ozolnieka ezera. Un Ozolniekos, manuprāt, tiek ļoti daudz domāts par drošību, gan gājēju drošību, gan arī autobraucēju drošību. Nerunājot tikai par izvietojumu, piemēram, par trotuāriem, par asfaltētiem ceļiem, bet arī tiek domāts par
ķiverēm, skolēnu galvās, riteņiem braucot un tādām detaļām. Mēs esam pagājušā gadā realizējuši 3 uzņēmēju ceļus. Kopā ar uzņēmējiem sadarbojoties, kur uzņēmēji izpilda konkrētus kritērijus un prasības. Kopā ar pašvaldību tad arī tie projekti tika realizēti, un uz doto brīdi mums ir tehniskajā izstrādē 7 uzņēmēju ceļu projekti. Jelgavas novads īstenībā pēdējos gadus ļoti intensīvi strādā pie ceļu infrastruktūras sakārtošanas, un ir ļoti labi paraugi gan Zaļinieku pagastā, gan Vilces pagastā, kas ir varbūt tuvākie, gan arī Lielplatonē un pa citiem arī pagastiem. Tas svarīgākais ir gan asfalta sagumu nomaiņa, gan tiltu sakārtošana, gan zīmju izvietošana drošībai, kā arī vienādas nozīmes ceļos, kur arī ir novietotas zīmes, kam ir priekšroka, tādā veidā arī uzlabojot drošību. Ministra kungs, Lasmaņa kungs, aicinu jūs priekšā pasniegt balvu Jelgavas novadam. 3. drošākais novads. Jā, labdien! Īstenībā šis apbalvojums pienāks 32,000 Jelgavas novada iedzīvotājiem, kas ar savu artavu piedalījušies, lai mēs šodien šeit būtu. Jo jebkuru, kā teikt, projektu mēs mēģinām realizēt tas, kas nāk no iedzīvotāju puses. Un liels paldies Jelgavas novada pašvaldības darbiniekiem, kas iesaistās no A līdz Z projektu uzraudzībā, izstrādē un visos procesos. Paldies uzņēmējiem, kas nāk ar savu artavu, ar savu redzējumu, kur kas jāattīst, un paldies būvniekiem, kas realizē mūsu, kā teikt, iecers. Un liels paldies satiksmes ministrijai par finansējumu, un liels paldies Latvijas valsts ceļiem par sadarbību. Tā kā kopā mēs varam un kopā virzamies uz mērķi. Paldies! Turpinām apbalvot labākos novadus satiksmes drošības indeksa kategorijā, un tagad 2. vietas ieguvēji. Mēs esam realizējuši tranzīta ielas pārbūvi, un dažādu iemeslu dēļ pagājušais gads vairāk pagāja plānošanas veidā, kur mēs ieplānojām veiksmīgi bērnu izzinošo rotaļlaukumu BTAV Lozinis, kurš jau ir veiksmīgi realizēts. Tāpat mēs pagājušā gadā sagatavojām projektus tranzīta ielas atjaunošanas 2. kārtai un uzņēmēju darbības projektam Tālavas ielā, kur paredzēts ir mainīt virskārtas segumu un izbūvēt jaunu kvalitatīvu gājēju velo celiņu ar visu apgaismojumu. Vairākās mazākās ieliņās pilsētā, kuras iedzīvotāji ir pieraduši, teiksim, tādi aktīvākie, ātrāk izmantot ātrākai nokļuvai kā tranzīta ieliņas, mēs esam uzlikuši pagalma zīmes, kas ierobežo ātrumu līdz 30 km/h, un kas manā skatījumā būtiskākais ir nav šis ātruma ierobežojums, bet tas, ka priekšroka ir tieši gājējam un velosipēdistam. Sakārtots ir Raiņa iela pilsētā. Tur ir ceļa uztaisītas tās visas līnijas savilktas, tur ir ļoti jauki. Tad taisa arī tranzīta ceļu, cik es zinu, apkārt ārpus pilsētas. Ir uzbūvēts mums veloceliņi, kur braukāties. Dvalkā, man liekas, ir droši. Es savus bērnus arī laižu ārā, gan ar velosipēdiem, gan ar kājām. Ausekļa ielas laba iekārtošana, kur tomēr ir uztaisītas jaunas gājēju pārejas arī nobrauktuves daudz ērtākas, kad var braukt gan mammas ar ratiņiem, var labāk pārvietoties, arī visi riteņbraucēji, arī ceļš uz stadionu ir savests kārtībā. Mums ir ļoti patīkama braukšanas kultūra no visiem iesaistītajiem. Ir pietiekami daudz gājēju pārējas, bērniem var ļoti labi iemācīt, kā pārvietoties pa pilsētu droši. Tāpēc man šķiet, ka Valka ir tā vieta, kur noteikti var no rīta izlaist bērnu ārā no mājas un neuztraukties, ka viņš pilnīgi droši būs atpakaļ mājās. Valkas novads – vieta, kur bērnu var laist ārā no mājas.
Labdien visiem, Miris kungs un pārējie. Pagājušajā gadā mēs bijām pirmie, šogad otrie. No vienas puses tā kā sliktāk, bet no otras puses tas norāda uz stabilitāti. Mēs tiešām ļoti cenšamies ierobežotu resursu apstākļos maksimāli izmantot tos efektīvi un rūpīgi sekot līdz arī izmaiņām satiksmes kustībā, arī diezgan bieži pat mainot dažādas ierobežojumus. Tostarp arī ne tikai uz samazinājuma pusi, bet arī citreiz uz palielinājumu pusi. Pilsētā ir dažas ielas, kur mēs esam uzlikuši arī 70. Un savukārt tādas, kur agrāk bija 50, ir šie ātruma ierobežojumi vai arī ceļazīmes. Starp citu, pie skolām ierobežojumi ir tikai tad, kad ir skolas laiks, un tad, kad ir brīvdienas, šo ierobežojumu nav. Un man šķiet, ka tas ir pareizāk, jo cilvēki ievēro nosacījumus tad, ja viņi saprot, kādēļ šie ierobežojumi ir. Un tad, ja šie ierobežojumi ir tādi, piemēram, nakts laikā es braucu ar skolu, bet man jābrauc uz 30, tas mudina cilvēkus pārkāpt arī tad, kad nevajadzētu pārkāpt. Un šī ir viena lieta, par ko mums vispār kopumā Latvijā būtu jādomā, ka nevienmēr aizliegums ir tas labākais. Protams, ir vietas, kur tas ir ļoti svarīgs. Un ļoti labi man ir prieks, ka tagad ir ceļi, kur mēs vasarā braucam uz 110, tas ir pareizais virziens, un tad, kad ir slikts laiks, tad atkal zīme nosaka kaut ko citu. Bet, protams, tad mums ir galvenais veidot tādu politiku, ko cilvēki saprot, un ja cilvēki to saprot, tad viņi arī ir disciplinētāki. Paldies! Paldies! Tā šķiet, ka mēs varam vēl paturēt noslēpumā uzvarētājus novadu kategorijā, jo liepājinieki ir ieradušies. Un tad ir īstais brīdis pasniegt balvu 3. drošākajai pilsētai Latvijā. Liepāja! Jā, mēs steidzāmies ātri ievērot ceļu satiksmes noteikumus, bet reizēm gadās arī atbraukt vēlāk. Mēs jau cerējām, ka mēs paspēsim, mēs būsim varbūt augstākā vietā, un tad varbūt būt ar paspējuši. Bet 4. gadu, 3. vieta, tas ir it kā labi, bet gribās to izaugsmi. Protams, vēlētos varbūt zināt, kādi ir tie kritēriji, kā vērtē un kur mēs varbūt esam švakāki, tad mums varbūt būtu vieglāk saņemties. Bet, cerēsim, ka nākošais gads būs labāk. Un paldies arī par novērtējumu, par vides pieejamību. Man pašam ir diezgan daudz gadījies ar to darboties un arī tādā mūsu pašvaldības likumdošanas jomā. Un ceram arī, ka mēs nākošais gads būsim tur labākie. Novēlam izaugsmi Liepājai. Aplausi. Tātad Liepājas valsts pilsēta saņem balvu gan kā 3. drošākā pilsēta satiksmes novērtēšanas indeksā, gan arī šajā piekļūstamības kategorijā. Ziedi un diplomi. Un tagad mēs uzzināsim uzvarētāju novadu kategorijā. Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indeksa labākais novads Latvijā 2024. Valmieras novads. Pēdējā gada laikā gribētu izcelt tādas 4 lietas, ko mēs esam pabeiguši, kā svarīgākais tieši ir šis Raiņa, Valkas un Rubens ielu krustojums, kur tika izbūvēts rotācijas aplis.
Tad mums vēl bija arī tāds Georga Apiņielas posma pārbūve. Tā bija tāda kā dzīvojamā piebraukšanas ieliņa starp daudz dzīvokļu mājām. Un mēs tad arī viņu saprojektējām pēc jaunākajām tendencēm ar dažādiem ātrumvaļņiem un apstādījumiem, ļoti vidēji, ar draudzīgu vidi tieši maz aizsargātākajiem dalībniekiem, velosipēdistiem. Tika veikta arī Vanšu tilta rekonstrukcija, pārbūve. Un kā ceturto gribētu minēt, pie viena bērndārza mēs ierīkojām gājēju pārēju, kas ir pacelt uz ātrumvaļņu, kas arī tagad ir tāda tendence, kas vienlaicīgi ir samazina ātrumu jau tā kā pacēlums un ir arī gājēju pārēju. Valmieras novads ir viens no attīstītākajiem ceļa satiksmes drošībai, kas domā par bērnu drošību. Ir sevišķi pie izglītības iestādēm, kur tiek atjaunieti ceļi. Ir ātrumvaļņi, kas tiek izveidoti un ātrumu zīmes ierobežojumi. Man būtiskākais ir pārējas, un ar ratiem es varu nobraukt drošāk, jo grūti ir, ja nav tās nobrauktos. Ir sakārtotas vairākas ielas, ir izveidotas arī gājēju ielas, ir veidoti arī šie papildus veloceliņi un domājam, kā šo tīklu uzturēt un pilnveidot un attīstīt. Domājam arī par pilsētas un tuvāko apkaimju savienojamību, kas līdz šim, kamēr nebija notikusi novada apvienošanās, bija gan sarežģīta, tad šobrīd jau ar piemēriem redzam, cik tas ir vajadzīgs un ļoti būtiski, kā piemēram veloceliņš, kas nesen tika pabeigts no Valmieras līdz Brenguļiem. Ir liels prieks, ka uz lielajām pilsētām un izbraukšanām no Valmieras dažādos virzienos, Masalacas šoseja, Rūjienas, Valkas, Rīgas novada teritorijā ir pilnībā sakārtotas. Valmieras novads. Jā, godātais ministru kungs, kolēģi, visi klātesošie. Es domāju, ka novērtējums tas ir augsts, būt labākajiem, bet jāsaka tā, ka tas nav tikai atkarīgs no pašvaldības un veiktajiem darbiem infrastruktūrā. Kā jau mēs dzirdējām, tas ir būtiski arī atšķirīgs no visiem dalībniekiem, kas piedalās šajā satiksmē, un, protams, arī transporta līdzekļiem un viņu vai pārvietošanās līdzekļiem par viņu drošību. Un, kā mēs zinām, tad pašvaldības ir tās, kas rūpējās, lai būtu šī drošība mums un lai būtu tā pieejamība un šie ieguldījumi infrastruktūrā ik pa laikam tiek uzlaboti. Bet šī gadījumā runājot par mūsu novadu, jāsaka tā, ka viens no novadiem, kur iedzīvotāju skaits pieaug, līdz ar to arī problēmas pieaug, jo pārvietošanās notiek diezgan aktīva, gan uz darba vietām, un līdz ar to ir gan šī mobilitāte vai mikromobilitāte, kas ir varbūt nošķirt no braucamās daļas un kas ir savukārt attiecīgi pie skolām šie drošības pasākumi jāveic. Situācija katrā ziņā uzlabojās no vienas puses, no otras puses pašvaldībām prasa lielāku atbildību un lielāks ieguldījums. Un šī gadījumā Valmieras novada pašvaldība šajā jomā ir aktīvi strādājusi, un tādēļ, kā mēs jau redzējām, tad attiecīgi ir šie iedzīvotājiem dotas iespējas nokļūst, tas ir mikromobilitāte attiecībā uz darbvietām un, protams, skolas, jaunās ģimenes un par pieejamību runājot ir, protams, invalīdi, bet ir arī tāda, ka mūsu sabiedrība noveco un līdz ar to arī tās pacelt šo kāju pie pārējām vai nokāpt no apmales, tas arī ir zināmā mērā apgrūtinājums un katrs šāds elements, dod kaut kādu labumu un ko pamana iedzīvotājs. Sirsnīgs paldies un strādājam kopā, roku rokā un tā mēs arī tikai panāksim šos panākumus. Paldies jums! Paldies! Paldies, kungi! Un arī novadu kategorijā tiek apbalvoti labākie novadi tieši šajā piekļūstamības indeksa ziņā. Aicināšu Hančas kundzi atpakaļ priekšā. Un arī šeit mums 3 laureāti. Un labākais novads
tieši piekļūstamības kategorijā ir Saldus novads. Paldies. Un vēl 2 laureāti piekļūstamības kategorijā starp novadiem. Mārupes novads. Un vēl viena balva piekļūstamības kategorijā starp novadiem Salaspils.